Automašīnu riepu granulas tiek plaši izmantotas daudzu jaunu produktu, piemēram, asfalta seguma piedevu, neslīdošu paklāju un lauksaimniecības tehnikas riepu ražošanai. Tādā veidā materiāls iegūst otro dzīvi. Šodien mēs redzēsim, kā tiek izgatavotas granulas. Šim nolūkam mēs apmeklējām Recikl grupas rūpnīcu Helmā. Helmas rūpnīca ir gatava pārstrādāt 36 000 tonu riepu gadā. Tajā tiek ražotas gumijas granulas, pulveris, alternatīvas degvielas un attīrīta stieple. Granulu izgatavošanas izejviela ir automašīnu riepas no savākšanas vietām, kas atrodas gandrīz visos Polijas reģionos. Savākšanas tīkls aptver vairāk nekā 2000 dažādus punktus, sākot ar riepu maiņas darbnīcām, beidzot ar transporta uzņēmumiem un automašīnu remontdarbnīcām, kā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Izkraušanas laikā no riepām tiek atdalīti visi netīrumi. Tie, kas nav piemēroti granulu ražošanai, jo tie ir pārāk netīri, tiks pārveidoti par augstas kaloritātes degvielu, piemēram, cementa krāsnīm. Pēc tam riepas ar iekrāvēju tiek nogādātas uz bufera tvertni līnijā, kur iepriekš tiek sagatavota izejviela. Izmantojot rotējošu sietu, mēs atdalām netīrumus, kas var sabojāt instalāciju vai piesārņot granulas. Visbeidzot, riepas tiek iekrautas smalcinātājā. Sākotnējās sasmalcināšanas laikā mēs iegūstam apmēram 20 cm garas drupas. Materiāls tiek transportēts ar konvejeru uz granulēšanas līniju. Pirmsapstrādes dzirnavās drupas tiek sasmalcinātas granulās ar frakciju līdz 20 mm. Pēc šī posma riepas iekšējās aploces riņķa sērdeņa stieple tiek magnētiski novilta no līnijas. Redzēsim, kas ar to notiks tālāk. Stieple tiek savākta no visiem separatoriem un padota attīrīšanas līnijā. Pirmais posms ir sasmalcināšana. Pārāk lieli elementi atgriežas atpakaļ procesā. Tad netīrumi tiek atdalīti, izmantojot magnētiskos, pneimatiskos un vibrējošos atdalītājus. Šādi sagatavotu materiālu var nogādāt uz lietuvēm, kur tiks izmantota kā izejviela kausēšanai. Atgriežamies pie granulām. Pēc sasmalcināšanas pirmapstrādes dzirnavās tās nonāk zigzag separatorā, kur tiek atdalīti netīrumi, kas ir smagāki par gumiju, piemēram, akmeņi, tērauda skrūves, misiņš. Pēc tam granulas var nodot gala granulēšanas līnijai, kas sastāv no 3 granulatoriem. Pirmajā no tiem 15 līdz 20 mm frakcijas granulas tiek sasmalcinātas 4 līdz 8 mm frakcijā. Granulas tiek pneimatiski transportētas uz separatoru, kas atdala tekstilu materiālus, kas ir riepas sastāvdaļa. Tie nonāk putekļu nosūkšanas iekārtā ārpus rūpnīcas. Putekļu nosūkšanas iekārtas jauda ir 165 000 kubikmetru stundā. Pat smalkākās granulas tiek ražotas, izmantojot 2 paralēlus gala granulatorus. Šeit tiek veidotas granulas ar frakciju no 1 līdz 6 mm. Tagad mēs esam ražošanas pēdējā posmā. Granulētājā izveidotais materiāls tiek padots granulu separatorā. Izveidotās granulas tiek tālāk attīrītas no minerālas frakcijas un tekstila auklas atlikumiem. No šejienes tā var tikt nodota uz pulvera ražošanas līniju, kur to mala ar velnēšanas mašīnu. Visbeidzot, visi produkti nonāk iepakošanas stacijā. Pēc tam produkti tiek nogādāti noliktavā, no kurienes tiek piegādāti klientiem visā Polijā. Vairāk nekā 100 000 tonu riepu gadā tiek pārstrādātas Recikl grupas rūpnīcās Helmā, Krosno-Odžaņskē un Sremā.